pucis vispār pistoli atņemt viņam. Ko, izjām cauri, tad pa progresu. Tā tāda. Šeit, jā, turpinam balkonu remontu darbus. Remontējam nodrupušās vietas, tīram armatūru, redz, kur. Tad jā, principā, kas ir tāda balkoni? Balkoni ir nokalt visu augšējā. Balkoni tā jau ir jau nokalt, jau pagājušajā nedēļā jau bija pirms. Pagājušajā nedēļā sagatavots ir margas, viss jau ir nozāģēt nost visu metālu. Sagatavots, lai var pēc tam jau sākt veidot rāmu un skrūvēt klāt. Tagad ko tad remontējam, izdrupušās daļas, piebetonējam un tajā galā jau esam uzlikuši jau lāseņus, izveidojot veidņus, lai izlīdzinošo kārtu jau liktu virsū. Finiera nav tā labākā. Šeit, manuprāt, arī salas puse. Tātad īpaši jau mazāk mitrumā, bet īpaši salas ietekmē šis te mitrumizturīgais finieris ilgtermiņā sāk degradēt. Un, ka viņš nekalpos ilgi, viņš kalpos daudz mazāk nekā pati fasāde. Protams, ja to finieri pārkrāsot īpaši, nezinu, vai 3-4 gadiem, tas kalpot ilgāk, bet jākrāso visiem vienā tonī, to vajag organizēt un vai to darīt. Tā nav labāk kāda cementa vai to plāksne, un mēs arī atradām pēc cenas līdzīga mitrumizturīga finiera cenai. Visur, teiksim, kaut ko smukāku uztaisīt, pamatīgāku, un to rāmi, jā, tādu uzzīmē pamatīgi. Tā kā Būzrauks teica, jā, uz visu. Jā. Aizpildam visu plakni ciet vārtē otrā pusē. Ir vietas, kur nevar, tā kā, ja ir pārāk liela plaknei, tolerants izlietas vai kas, un tā kā mēs jau uzliekot, mēs redzam, ka lauž vatu kopā nevar. Tad gan mēs liekam uz punktiem, un tad pa perimetru mēs uztaisam. Bet tās mazas vietas, bet ir kaut kādas vietas, kur patiešām nevar šādi te uzņemt. Tāpēc arī ir izmanto vati, jo vati elpo. Un mitrums iet vienmēr no plus uz mīnus. Tā ir fizika. No tā lietus, piemēram, tai vatē. Nav, mēs jau esam viņu visu noskuši, varam pieiet klāt, viņi nekur nav slapti. Viņi ir visur sauss un skaidrs, tāpēc ir. Mēs ejam uz priekšu, tālāk jau atkal armējam, uz galvenais viņu dabūt līmjavā, iekšā iearmēt, tad vispār vati ir aizsargāta.